Sveiciens ikvienam, kurš ir pievienojies šajā projektā Sarunas ar kakao. Šīs dienas epizode mums būs par mārketingu, reklāmām, biznesu kopā ar Niku Jansonu. Un milzīgs paldies šīs epizodes atbalstītājiem Dr. Chef restorānam, kur mēs šodien esam un kur mēs filmēsim šo epizodi, kā arī latviešu dabīgās kosmētikas ražotājiem Labrains. Neaizmirst uzspiest šim video like, ja tev patika, kā arī subscribe, jeb abonēt pogu, lai tu nenokavētu visas nākamās epizodes. Paldies tev un aiziet! Čau, Nika, paldies, ka tu esi atnācis pie manis šeit sarunās ar kakao. Uzreiz es sākšu ar to jautājumu, ko es uzdodu visiem. Ko tev nozīmē iet savu ceļu? Tajā kontekstā es pieļauju, ka tu domā par to, ka tu tā kā savu uzņēmumu taisi vai ko tādu? Tu to vari atbildēt, kāds to gribi. Okay. Manuprāt, mēs katrs esam individs, kuram ir jāatrod kaut kas tāds, kas viņam patīk. Vai arī man patīk tas Japāņu salīdzinājums, tas ikigai, ka tu vari atrast tas, kas tev patīk, tas, kas sabiedrībai varētu šis noderīgs, un par to, ka tu vari arī paprasīt naudu. Un man liekas, arī katram vajadzētu piedomāt pie tā, kas man vienkārši palīdz. Ka es laiku domāju, kā es varu sevi padarīt labāku, un no tā arī radās man tas teiciens stay sharp, jo man tas nenozīmē esi as, man tas nozīmē katru dienu es dzīvoju, kā šī ir pirmā diena, kad viss sākas no jauna. Katru dienu man ir jāpiedomā pie tā, lai es pats esmu savu labākā versija. Katru dienu pie savas veselības, katru dienu pie attiecībām, katru dienu pie tā, kas notiek ar to, kas man ienes kaut kādas finanses. Un es to redzu vēl tā, ka katru dienu tev ir jābūt pateicīgam, tev jābūt priecīgam. Es arī cenšos vienmēr būt salīdzinoši, man liekas, pozitīvs, foršs pret ikvienu, ko es satieku. Arī uz ielas, vai arī veikalā, vai arī pārdevēja. Ja man liekas, man tāda laba lieta, kas man palikusi atmiņā, ir, ka es cenšos padarīt cita cilvēka dzīvi tajā dienā izteikti spilgtāku. Kā piemērs, kad es aizēju uz kafejnīcām, es reiz mēdzu diezgan bieži tā kā ļoti forši atvadīties vai ļoti forši sasveicināties, lai tam cilvēkam tāds, tas ir stilīgi, ka es esmu viesmīlis vai es kaut ko tur apkalpoju, kas tur tā kā nice. Jā, man arī to iespēju atstāja toreiz tajā konferencē, jo tur jau visi tādā plūsmiņā tur runā, un tad pēkšņi tu ar tādu enerģiju un ar tādu, pilnīgi varēja sajust to ārzemju, to Tony Robbins, visu to vaibu, bet tas ir forši, jo tu ieej ar tādu svaigu enerģiju, ar tādu tiešām neaizmirstamu to vaibu, ka tevi atcerās. Bet šodien viss par sociāliem tīkliem, mārketingu, biznesu un tādām lietām. Un tad tas pirmais jautājums, kas man interesē, kā tu vispār izlēmi, ka tas ir tas virziens, kurā tu gribi iet? Kā tu līdz tam nonāci, līdz tam, ko tu dari šodien? Kas varbūt, ko es daru? Mēs palīdzam cilvēkiem, uzņēmējiem iegūt vairāk klientus internetā. Un tur ir visādi spektri, kā mēs to darām. Mēs palīdzam visādas sistēmas izveidot, mēs mācām, mēs būvējam lietas un mēs paši inovējam. Bet kā es pie tā nonācu? Es pie tā nonācu caur prizmu, kas ir tas, kur ir problēma, kas ir tas, kur cilvēki nezina, kā viņu atrisināt, kas ir tas, kas varētu būt labs risinājums viņiem. Un tad soli pa solim, darot to, es sāku piedāvāt šādus te mārketinga pakalpojumus. Un tas nenozīmē, ka es to darīšu visu laiku, jo, kā Pīters Drakers ir labi teicis, ka biznesam ir tikai divas funkcijas, un biznesa galvenais mērķis ir radīt klientu. Un tās divas funkcijas ir mārketings un inovēšana. Un mārketings tādā kontekstā, kā padarīt tas, kas tev ir zināmu, un padarīt to tādā veidā zinām, ka kāds no tevis gribētu to pirkt. Un inovēšana nozīmē, ka censties palīdzēt klientam sasniegt viņa vēlamo rezultātu pēc iespējas vienkāršāk, ērtāk viņam. Un caur to problēmu prizmu es sāku piedāvāt mārketinga aģentūras pakalpojumu pirms 4,5 gadiem. Un tad tagad jau tas pakalpojums ir daudz savādāks. Un tie, kas arī nezina vai zina, man bija 36 tikšanās, līdz pirmais cilvēks man pateica jā. Un es iedomājos daudziem cilvēkiem tas varētu šķist, bet es nebūtu gatavs, kad nē,
nē, un vēl 33 reizes nē. Un tad kāds vēl pasaka, jā, un tas tikšanās. Tie nav, piemēram, kontakti, kuriem es zvanīju vai pieteicu, un tie no reklāmām nāca. Un tas salīdzinoši tā kā daudz. Un tad tā es to atradu ar problēmu prizmu, un tad jau tas vienkārši veidojies no tā, ko es skatos, ko vajag, ko citi grib. Un mēs no tā kā visu kaut ko esam darījuši. Bet, labi, kā tu vari kādam to dot, ja tu, tev pašam jau kaut kāds ceļš bija ja tu gāji kaut kur mācīties, vai tu jau biji izmācījies, ja to es biju vienkārši strādājis uzņēmumos, kur man bija iespēja mācīties uz viņu naudu, sev prasmes apgūt. Restīvi, piemēram, Mailigana uzņēmumā, kas bija e-pasta marketinga izsūtīšanas kompānija. Es ļoti daudz mācījos par digitālu marketingu, par e-pasta marketingu. Vispār par to, kas ir online marketings. Jo daudz mūsu klienti arī viņiem tā kā, viņi nezina, kas ir CPL, kas ir CPA, tur click-through rate. Viss šīs lietas, ko sakiet, bet tas ir tā kā standarta lietas, tā kā digitāla marketingā vai direct response marketingā, kas ir kaut kas pilnīgi cits. Jo citi, kas saka digitāls marketings, tas var būt, es sociālajos tīklos ieliku kontentu. Ielikt postu, piemēram, Instagramā. Tas arī ir digitāls mārketings. Bet direct response mārketings ir tiešais mārketings latviešu tulkojums, kaut gan tas īstenībā nav tik precīzi, kas nozīmē, es gribu iegūt no reklāmas, no mārketinga, efforta, investīcijas konkrētu atdevi, kas ir pieteikums, kontakts, reģistrācija, pirkums, tādas lietas. Un tad mēs specializējamies tieši tajā. Tad, Un kas ir tā jūsu auditorija, kuram ir bizness? Vai... Jā, mēs principā ļoti specifiski strādājam Latvijā ar pakalpojumu sniedzējiem, kas pārdod pakalpojumu. Tas arī būt produkts, bet svarīgi, ka tas ir kā pakalpojums. Piemēram, celtniecība, arhitektūra, projektēšana, skaistumkopšana, grāmatvedība, juridiskie pakalpojumi, coachings, pakalpojumi. Ja tirgo glāzes, mēs tev nevaram palīdzēt, ja vienīgi tavu klientu nav B2B, kur tev ir pārdošana notiek caur tikšanos. Tad mēs tev varam palīdzēt. Un ārzemēs mēs strādājam vēl bišķi konkrētāk, tur mēs strādājam ar coachiem, konsultantiem un aģentūrām, vai arī ar cilvēkiem, kas pārdod online pakalpojumus sākot no 1000+ eiro. Tādiem cilvēkiem. Un tad mums diezgan daudz arī ārzemēs nāk klienti, principā. Pagājušajā mēnesī bija ap 60-70% bija nelatvieši, ar kuriem mēs sākām darbu. Un kā tev vispār šķiet Latvijā, ja kāds tagad apsver domu sākt kaut ko pārdot, kas nav produkts, kaut kādu pakalpojumu, vai ir labāk, bet vai ir labāk uzreiz tēmēt uz kaut kādu ārzemju auditoriju, vai es izstāstīju savu pieredzi. Okay. Man pieredze bija tāda, ka es tur kaut kādu sāku naudu taisīt Latvijā. Es domāju, es tur baigais, esmu sharp jacks, domāju, visu ārzemēs. Un mūsu stāsts bija sekojošs. Tajā laikā bija forši vēl arī, bija tā, mēs sākām reklamēties, iztērējām apmēram 10,000 un principā dabījām apakaļ 5. Un mēs sapratām, ka nav labi. Un tajā laikā mums bija LIA atbalsts, ka restīvi viņi līdzfinansēja kaut kādus pat, man liekas, līdz pat 80%, ja kaut kas tāds bija. Es precīzi neatceros. Kaut kas tāds bija. Tad mēs iztērējām 36,000 un dabūjām apakaļ tieši 36,000. Bet kas ir mīnus, lai saprot? Ja? Tas ir restīvi. Mums jāsamaksā pārdevējiem komisijas, mums jāsamaksā ar kolēģiem, kas reāli strādā ar klientiem. Tas ir mīnus. Jūs dabūjāt tikai naudu investēto, nevis vēl darbu. Jā, tas ir principā mīnus. Liels mīnus. Un tad, un sākot ar pagājušo gada beigām, mums sāka tas sanākt. Un kāpēc sāka sanākt? Mēs par to laiku 3 nišas nomainījām. Mēs bija būvnieki, arhitekti, SaaS uzņēmumi. Un tad mēs atradām šo nišu, kas mums tagad strādā. Mēs investējām ap 40,000 pārdošanas apmācībās. Pie Cole Gordon no Amerikas. Mēs tagad investējam tādā citā džekā no UK, kas mums māca. Tad mēs investējām no viena Nīderlandieša, kas ir Bastians Slotstāts. Tad mēs investējām vēl visādi, es neatceru, kaut kādos vēl. Un tad mēs sākām uzlabot pārdošanu, un tad tagad mēs spējam tur dabūt 1/5 atdevi. Restīvi, mēs investējam tur kaut kādus 1000 eiro, un tad 5 atpakaļ vairāk var iegūt. Bet pieņemsim, ja tu esi tāds kaut kāds mazais individuālais uzņēmējs, kurš
pa lielam Latvijā vairums jau saprot to angļu valodu, bet kaut kādā brīdī varbūt, ja tev tā specifika ir kaut kāda tur konkrēta, pieņemsim, runāšu par sevi, tur kaut kāda elpošana, nervu sistēma, kādam varbūt tie vārdi var tur, tu nevari to varbūt uztvert tik perfekti, kā ja es tev teiktu latviski. Un tad es tā kā par sevi citreiz domāju, viens ir tas, ka tu no tām ārzemēm pats mācies un nes to šeit tā kā latviešiem, jo mēs esam pietiekoši daudz arī visur pasaulē, lai tā kā no tevis būtu, kas tā kā ņem to gan produktu, gan pakalpojumu, bet tāpat laikā it kā radot to angļu saturu, kur tāpat to, ja latvieši saprot, tu arī pastāv kaut kāda tā mazā iespēja, ka tev kaut kur sāks uzradīties arī tie ārzemju sekotāji. Un tad manī visu laiku iekšā ir tā dilema, tā kā palikt šeit Latvijā un dot savai valstī, saviem cilvēkiem to kontentu. Vai tomēr arī, kā tu saki, tur aiziet līdz kaut kādam līmenim, ka tev liekas, es tagad visus latviešus apmēram tā kā jau savākusi, un tikai tad... Es tā darītu. Es noteikti tā darītu. Tas, kas ir jāsaprot, ir milzīga atšķirība, kur tev ir kaut kāda priekšrocība. Piemēram, tev ir priekšrocība Latvijā. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka Latvijā ir varbūt 100 elpošanas treneri. Vairāk. Angliski runājoši ir varbūt 100,000. Un viņi arī laiž reklāmas. Un viņi vēl daži no viņiem māca perfektu angļu valodu. Un iespējams, tu nemāki perfektu angļu valodu. Ir akcents. Kas nav varbūt slikta lieta, tas varbūt arī laba lieta, bet piemēram, jā. Un tad vēl jāsaprot tas, ka reklamēties maksā savādāk citur. Piemēram, Vācija ir izteikti dārgāk nekā Latvija, vai arī Skandināvijā maksa par skatījumiem ir daudz dārgāk nekā Latvijā. Un tādā veidā arī maksā par kontaktu, maksa par tikšanos. Tas, ko es parasti iesaku arī mūsu klientiem, lai viņi izmanto šo priekšrocību, kur viņiem ir, it īpaši, ja netiek apgrozīt vismaz kaut vai tur, 20,000. Un arī kā mans labs draugs Matīs teica, ka tas jau, tas īsti nav pat uzņēmums, ja tev nav tur, 10,000 mēnesī, kas ir 100,000 gadā, jo tā ir tāda dabulēšanās, tas tā kā tāda īsti uzņēmums netiek. Es nesaku, ka man ir kaut kāds baigais uzņēmums, right? Tur sākot no varbūt 10 miljoniem, tas varbūt skaitās tāds jau tāds kārtīgāks uzņēmums. Kaut gan nevar teikt, citi jau saka, salīdzinot to, ka es zinu, kādi cilvēki Latvijā mēģina attīstīt savu uzņēmumu, cik ļoti daudziem cilvēkiem vispār ir ļoti, tie apgrozījumi ļoti maziņi, tad varbūt arī miljonus gadā ir arī kaut kas normāls. Kas tavuprāt ir lielākās problēmas latviešiem attīstīties savā? Pirmām kārtām vienkārši ir cilvēki slinki. Otram kārtām cilvēki nemaina savu pieeju tam, ko viņi dara. Viņi domā, ka ja es daru šo 5 gadus no vietas un man nav rezultātu, un es turpināšu darīt, to man būs citi rezultāti. Tas ir, kā Einsteins teica, tas ir, tu esi straks, vai stulbs. Tā nebūs. Un trešā lieta, cilvēki vienkārši baidās eksperimentēt. Tad, kad viņi iemācās kaut ko, viņi baidās to paprovēt. Jo ir jau risks. Man šitā vienmēr lieta ir, es tur pirkšu, man tur risks. Bet iedomājies alternatīvi, tu neko vispār nepēc, tu būs tur pat, ka tu esi visu savu dzīvi, un tu varēsi sūkāt ledu, un tu nekā tāpat nebūs. Vai arī alternatīvi, es noriskēšu, man liekas, ka varētu palīdzēt, man liekas, ka varētu būt, un arī vēl viena lieta. Ja tev, skaties, es kā vienmēr pērku, es laiku domāju, nevis, šitas nestrādās, bet es domāju, es gribu iemācīties, man viss sanāks, viss būs forši, un es esmu gatavs riskēt, kāda starpība, ko es darīšu citu, un turēšu zeķē pāris eiro, ko man tas dzīvē baigi mainīs. Labāk dabūt prasmes, dabūt spējas, spēt pelnīt tur dafigā vairāk naudu nekā šobrīd, lai ātrāk kaut ko darītu. Kaut gan es ar naudu taču neesmu īstais, kas no kā padoms ņem, dēļ tā, ka es to naudu esmu, tur tā kā tērēju tik daudz, bet, tā plāno netērēt tik daudz. Jā, es kaut kur līdzīgi, jo man ir arī bijuši reizes, kad es nopērku to kursu, un es vienmēr arī eju ar to atdevi, kad būs tur ņems, un it īpaši jau, kad tas runa iet par kaut kādu personīgo izaugsmi, reizēm tev pašam tu saproti, ka wow, šis ir, manī ir problēma, man kaut kas ritīgi sevī tagad ir jāatrisina, vai ne? Un tad man bija arī viena tāda programma, kur es tur domāju, man būs tagad tāds uzrāviens un rītīgi. Un es vienkārši iekritu vēl dziļākā bedrē, tīri ar to savu iekšējo, kas man tur darījās. Bet pēc tam jau tas viss pēc tam jau ir atkal tās augšas, vai ne?
Bet tas ir, man liekas, no kā cilvēki baidās, jo kaut kur zemapziņā mēs jūtam, ka bāc kaut kas būs jāmaina, kaut kas būs jādara citādāk. Nav jau viegli, un arī, zinu, ko es saprotu, cilvēkiem mainās intereses. Man arī, nezinu, cik daudz grāmatas, man ir visticamāk, kad 100 grāmatas, ko es esmu nopircis, un es domāju, ka es nopirkšu sev laiku, ko es nākotnē veltīšu, bet es neveltu, neesmu lasīt. Bet tas nozīmē, ka tas ir slikta lieta. Jo ir arī, man jau arī ir bijušas lietas, ko tu nopērci. Tur varbūt tāds, nebija tik labi. Labi, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tu pats esi vainīgs. Tā kā, pateikt tas, ko Tonijs ir stāstījis. Uzņemies vienmēr atbildību par jebkas, kas notiek. Arī, ka es nokritu, vai ne, sasitos, salauzu tur, izgriez man liesu, salauzu ribas. Domāju, ka es te sūdzos par mociju, es sūdzos, ka tur tā un tā. Es sauc, vajadzēja labākam būt. Vajadzēja labāk trenēties. Iepriekšējā dienā nevajadzēja iedzert tos sidriņus, ko es iedzēru. Un iepriekšējā dienā es atcitu, ka es sasitu sevi. Es jau biju braukt vienu dienu iepriekš. Un es iebraucu kokā. Un es jau biju sasitu savu kreiso pusi. Tas bija tā kā liktenīgi. Jo es no rīta džekam saku, es vakar braucu, es ietriecu uz kokā, man sāp bišķi pusi, bet viss būs ok. Un tad tieši vēl tajā pašā, un tad tieši to pašu sānu sasitu sev. Bet es domāju, es nevainu, es tāds tā kā viss happy. Es priecīgs, ka es nenomiru, tur varēja slikti sanākt. Bet es tā kā tur, vai es braukšu vēl, protams, es braukšu vēl. Bet, man liekas, tas ir viena no tām ir bezbailība, ka tur ir kaut kur, protams, ir, es teiktu, arī vienu īstenībā izraku mājās. Man tas pats storijas kā tev sagrāb, jo es visādas grāmatas ar domu, kas viņas kādreiz izlasīšu, un tagad es esmu apņēmusies viņas izlasīt, kas man tur arī stāv. Un kaut kāda 1999. Gada grāmata par biznesu. Ķipa. Un viena no lietām, ko viņš tas čalis īstenībā saka, ir, ka drosme ir vislielākā biznesmeņa atslēga, bet tur ir jāsajūt, kur ir tā drosme, kur tu, apmēram, Master Essence domā NBA kļūt par tagad stāru, kas ir, pa lielam nereāli. Vai tu tiešām, riskē vienkārši kaut kamā, kur tev vienkārši ir bail to darīt. Tās iekšējās mazās bailes. Un nepārprot, man arī, man ir ļoti bieži bail. Man bail. Man liekas, ka tas džeks man tur vajadzīgs kompānijā, ja viņš aizies viss slikti. Pēc tam tāpat vienmēr ir viss labi. Bet tāpat ir bail. Visu laiku ir stress, kaut kas var mainīties, kaut kas var notikt. Vienu mēnesi augšā, vienu mēnesi lejā. Bet arī, ko es gribēju piepilst par to grāmatu, ko tu teici, es nedomāju, ka tu kaut ko kādreiz nopirksi, ka tev viņu vajag darīt. Es vienmēr domāju, kas man tagad ir nepieciešams, lai es tagad varētu atčakarēt vai izčakarēt to problēmu, kas man ir, lai es varu tikt uz priekšu, un tad to man vajag meklēt. Jo tajā brīdī, kad es biju veikalā, haipā, varbūt tur ar sievu tādā, būtu tur baigi labi jūtos, un tur redzu grāmatu, vai pirkšu, tas nozīmē, ka man vajag to laiku veltīt viņai. Varbūt viņi tur var stāvēt, un viņai tur ir jāstāv. Un es viņu pēc tam atdošu kādam citam, viņam būs forši. Bet varbūt pēc 10 gadiem tev viņi būs tieši laika. Tieši tā, jā, tieši tā. Un arī šis par grāmatām, man ir tāds ieradums, man ir ieradums plēst lapas ārā no grāmatām. Okay. Jā, es plēšu ārā, tas kaut ko labi atrodu, es izplēšu un lieku kaut kur, lai es redzu biežāk. Jo daudziem ir grāmata, kas svēta lieta, nedrīkst viņu tur zīmēt iekšā, plēst, locīt, to taču grāmatu, kā. Bet, es tā neredzu to. Es to redzu kā informācijas papīru, tāpat kā online dokumentu. Kur editot, vai? Jā, bet man liekas arī, tev ir tā atšķirība, ka tev tas, es par to drosmi turpinot, ir atšķirība, vai tev ir uzņēmums ar 3 darbiniekiem, un tu tagad domā tur riskēt kaut kur vai nē, vai tev ir uzņēmums ar cik tev ir darbinieki šobrīd? Mums darbinieki, kā darbinieki, ir kaut kur no 10 līdz 12. Mums ir daudzi kā praktikanti. Un mums ir daži kolēģi kā kontraktori, kas mums ir ne Latvijā dzīvojoši cilvēki. Jā, un kā vispār tādu lielu uzņēmumu, tev droši vien ir kāds, kurš tur atbild par menedžmentu, vēl kaut ko? Mans uzņēmums ļoti vienkārši. Tas liels, es teiktu, 500 plus cilvēku vai vēl vairāk, kuri man ir nākuši uz to šovu, es tiešām šovu, tur ir bijuši, kuri tur ir tūkstošiem. Man ir ļoti vienkārši. Man ir pāris departamenti, man ir departamentu, kuros ir viens cilvēks. Ja? Tā kā mākslas reklāmas džeks, man ir organiskā mārketinga cilvēks, zem šī organiskā mārketinga cilvēka, tad ir tur kā mans brālis, kas kaut kāds video tur montē un taisa, tad ir vēl editori, kontraktori, kas kontentu griež un taisa. Tad mums ir filmēšanas ārpakalpojums, forši tāds džeks. Tad mums ir pārdošanas komanda, kuras sadalās 2 daļās. Departaments, kas plāno tikšanās, un departaments, kas vada tikšanās. Un tad man ir klientu panākuma departaments, kur ir īstenībā 6 cilvēki, kuri strādā ar klientiem. Viņi taisa tur mājaslapas, pārdošanas lapas, kopijas, ēdus, vizuāļus, tekstus, kočo klientus, tiekās klientiem. Un tad man ir viens cilvēks, kas ir Office plus Operations. Un, jā,
Tas ir kāds izstāsts tev visu. Kurā brīdī tu, sākumā tu piedāvāji, pašā sākumā tu piedāvāji tos savus konsultācijas, kurā brīdī tu saprati, ka tev vajag vēl kādu sākt? Nē, es piedāvāju sākumā mārketinga aģentūras pakalpojumu. Es tevi tavā vietā, mēs uztaisīsim reklāmas, menedžēsim to. Kā es sapratu, tas viss, manā gadījumā tas viss sākumā notika ļoti organiski. Es tur tā kā strādāju, visu daru, tad es tur aizēju semināru, viens džeks grib pie tevi strādāt. Es tāds, labi! Viņš tāds, es pavēlu strādāšu, tas labi, es nezinu, cik to maksā, labi strādā. Tad mēs kaut ko sākam darīt, zinām, tad kaut kas notiek. Pēc tam, tas varētu vēl kādu, vēl tas, zinām, nāk tā kā, man daudzi kolēģi, vismaz man klienti bijuši, lai cerot. Viņi tā kā nopirkuši, un tad viņi kaut kā naturāli, tāds, ok, varētu nāk, tā kā gribu, tur ir kā viss stilīgs, produkts stilīgs, tāds interesants. Un tā viņi nāk, bet tagad gan mēs pieejam pie tā rītīgi, tā kā, ļoti pārdomāti, jo mums ir tāds sludinājums salikt visur, kur var ielikt darba vakances. Mums tagad nāk nedēļā no 30 līdz 60 pieteikumi, kas piesakās darbā. Plānojam to ciparu dabūt uz 100. Un mēs arī mums ir divu kārtu interviju process. Un tad mēs tagad tā kā mēģinām, tā kā, ja tas ir process uzņēmumiem, kā klients iegūt, tad mums ir arī process tādi, kā kolēģis iegūt. Un tad vēl vienīgi, kas mums jāpiedomā pie tā, kā tiem kolēģiem redzēt savu karjeras kāpnes, kā viņi var tikt no A uz B un no B uz C, lai viņiem ir tāda tendēta nākotnes vīzija par to, kur viņi šajā kompānijā var augt paši. Jo tas ir svarīgi, lai es esmu pamanījis, man daži labi kolēģi ir aizgājuši prom no manas kompānijas dēļ tā, ka ir trūcis šī komponenta, kad viņi neredz, kur viņš var būt, jo tajā pozīcijā ir cilvēks, un viņš nezina, var viņi izkonkurēt, nevar. Jo man jau katrā departamentā tur ir tā kā vadītājs. Tāds cilvēks, kas tur organizē un koordinē un vada. Un kas ir tas jūsu tā kā sapņu kolēģis, bet kas ir tie kritēriji, pēc kā jūs izvērtējat? Mēs izvērtējam pēc dažādiem kritērijiem. Pirmais kritērijs, kas mums ir būtiski, vai šis cilvēks ir sportisks, aktīvs, un vai šis cilvēks ir ar iepriekšējām zināšanām. Mēs iepriekš esam ņēmuši kolēģus, kuri neko nesaprot par to, ko viņiem tur vajag darīt tajā pozīcijā, bet tagad mēs vairs tā negribam. Mēs meklējam jau nobriedušākus kolēģus, mēs meklējam arī kolēģus, kuri ir stabilāki. Mums labs kolēģis viens ir vārdā Linards, kurš ir pie mums sācis darbu jau, man liekas, 4 vai 6 mēnešus, kur cilvēks ir, viņš ir tā kā nobriedušāks cilvēks, viņam ir arī ģimene, viņš tur nav, nezinu, tur beidzis augstskolu. Kaut gan es nesaku, ka tie cilvēki slikti, viņi ir amazing, manuprāt, viņi ir hard working people. Vienīgā problēma, viņi var bieži 2-3 gadu laikā vairs nestrādāt pie tevi. Bet tas ir arī ok. Es arī dzirdu dažus uzņēmējus, viņi tur sūdzās, ka, prāc, es te veltīju gadus trenēju tev, un viņš tad aizgāja. Un es tad uzdodu viņam jautājumu. Viņš var arī palikt, un tu viņu arī netrenēt. Viņš būtu neko nemācējis un darījis tavā kompānijā ko, un tā kā nesis tavai kompānijai neko, un tev viņš tā kā būtu palicis. Tā kā labi, viņš varbūt aizgāja, nav nekas slikts. Jo sliktāk būtu, un netrenēt viņš vēl paliks, un tas būtu vēl sliktāk. Bet runājot par tiem kolēģiem, jā, mēs meklējam nobriedušāks. Iepriekšējā pieredze, mēs meklējam viņos, vai ir. Mēs ļoti ātri darām. Mēs ļoti ātri pārbaudām, vai tev ir tādas tā kā tās lietas, kas mums ir svarīgas. Mums ir, piemēram, svarīgs ātrums, mums ir svarīgi, lai mēs sarunājam lietas, tu vari ātri izdarīt, mēs to ātri notestējam ar testiem, un kā piemēram pārdošanas komandai tie ir tā kā telefona zvana testi, kur tu man zvani, es tev mēģinu spēlēt monspēli, vai arī klientu menedžmentiem, tur ir vienkārši jāuztais kaut kādas lietas, jāuztais kampaņai, tad tas, un tur ātri var saprast. Jā, tas, un ko mēs vēl skatāmies? Mēs kaut kādas IQ testus nedaram, kaut gan vienu brīdi mēs to darījām, tagad mēs tā nedaram. Un tad, jā, mēs to pieņemam. Jā, mums svarīgi, lai tu jūti. Mēs tikko atlaidām vienu kolēģi, kurš man teica, viņam bija tāda bišķi trauma ar kāju. Es viņu satiku ģērbtuvē tieši, un viņš man teica, Niks, zini ko? Viņš tieši, es viņu pats, viņam bija cits komandas vadītājs, es nebiju viņa vadītājs. Viņam bija atvadies, diemžēl, jo viņam kaut kā, nesenās, pirmās 5 dienas viņš strādāja. Un viņš tāds, Niks, jūsu kompānija pirmo reizi, es varu teikt, ka ir 2.0. Es visur, kur esmu bijis, tur ir bijis 1.0. Jūsu kompānijā 2.0. Jo mūsu kompānijā tā vide ir savādāk. Mums ir rīta rituāli, ko varbūt kādi ir internetā redzējuši, kur ir tāda bišķiņa tāda motivācija. Jā, tas ir pilnīgi, tur ir cits vibes. Tur visi to dara, tur ir arī. Un tad es parasti, kā daru,
Skaties. Jaunais kolēģis ir pastos. Ja viņš neļauj, es zinu, tur jau ir jau zīme, ka tur nebūs. Jo cik kā, tur visi bļauj, tur steļ. Mums Lauris saka steļ, visi saka šādi. Un tad zikā es skatos, ja viņš jo parasti uzreiz. Jo man īstenībā es pat skatos to Instagram, un man ir tāds jau, man jau skrien tīrpiņas, un jau zinu, jau gribas tā kā līdzi. Jā, un vēl viena lieta. Un tu pasties, tev jau uzlabojas garīgais. Un tur ir tāds, uzreiz tāds, rīta tonis. Un vēl viena lieta, mēs arī, mēs pieprasam, mums ir tāda lieta, man patīk reāli. Es ar ko runāju? Ar cilvēku, kas ir ļoti zināms Latvijā, kurš ir uzteicis Latvijā ļoti tādu zinām pārdošanas komandu. Un mēs viņu runājam. Viņi arī trenēja kādreiz kolēģus pirmās 2 nedēļas katru dienu, un pēc tam reizi nedēļā 3 mēnešus, un pēc tam vispār vairs netrenēja. No kolēģis. Un mums ir tā, ka mēs katru dienu trenējam. Un tas ir iemesls, kāpēc mums tie kolēģi ir tādi, ka individuālo prasmu līmenī viņiem ir ļoti augsts. Kaut gan viņiem nav tik daudz, kā piemēram citām kompānijām. Tas ir tie rīti, tie treniņi. Tas nav tas, ko tu redzēji tur, bet katru dienu katram departamentam izņemot tos brīžus, kad ir tās kopējas komandas sapulces, ir dienas treniņi, kur tiek taisīts lomas spēles, tiek taisīts iebildums salas vai arī piedāvājums salas, kas nozīmē to, ka mēs visi tur esam un vienkārši tev jāpasaka piedāvājums. Vai arī es pasaku iebildumu, man vajag padomāt. Ja pirmais cilvēks, viņš apstrādā, ja netiek galā, mainās viņš uzreiz un nākšais uzreiz to pašu. Un kamēr kuram vislabākais ir. Un tad tam, kam vislabākais, viņš pasaka nākšo iebildumu. Un tad visu laiku tā rotē. Un visu laiku. Ok, jūs tā kā trenējaties arī, ko klienti var teikt un ko tev teikt, ka tev atstrādāt. Iedošu to piemēru. Piemēram, vai jebkuram, kurš skatās, jums ir kompānija, jums tā cilvēks zvana. Jūs esat trenējuši to cilvēku, kurš pats ar telefonu. Kā viņš runās? Ko viņš darīs? Viņš pirmā lieta, lielākā daļa, ko dara. Viņš tāds, tu zvani uz kompāniju. Jā, labdien, sveiki. Jā, es jums tūlītām jūsu kontaktu nodošu menedžeriem. Paldies, čau. Tas ir tikai 95% kompānijas tādā. Vai viņš ir runāts ar to cilvēku, ko teikt, kā pateikt, lai sarunā tikšanos uzreiz, kāpēc nesnāk, vai arī uzreiz mēģināt pārdot viņam. Zini? Lielākā daļā tas nekā nav. Kurš trenē? Jā, īstenībā. Tas ir darbs. Un arī tā ir tā vecā mentalitāte, man liekas, ka tas nav tā kā svarīgi šobrīd. Viņiem tā liekas, ka tas nav būtiski. Būtiskāk ir darīt darbu kaut kādu, kas it kā tev liekas, kas tev nes tur to naudu. Jā, bet tas ir tāds, tā kā, kas man bija Linkolns teica, ka, ja tev jānocērt koks, tad pirmās 3 stundas labāk ir asināt cirvi, un tad 2 stundās nocirst nekā 6 stundas cirst. Vai kaut ko tādu, vai 10 stundas ir kaut kas tāds bijis, atceros. Tas tāds interesants teiciens. Par gatavošanos, vai? Okay. Mums nesen ir parādījusies tāda jauna rubrika, kuras ļauj cilvēkiem uzdot tev jautājumus. Okay. Mans jautājums pirmais tev, kas nav no citiem, bet no manis, jo ko es novēroju. Kaut kad sākotnēji, es jau Instagramā dalos ar kaut ko jau ļoti, ļoti sen. Sākumā man tur bija mammu stāvs, un pēc tam pārgāja tur viss kaut kas cits. Un kaut kad sen tas engagements ar cilvēkiem, tu tur ieliec kaut kādus lodziņus, tur jautājums, kaut ko bija reāli. Tu redzi, ka tava auditorija ar tevi iesaistās. Pēdējā laikā es novēroju, ka tev ir bezmazai jāsūc no tiem cilvēkiem, lai viņi vispār kaut kādu reakciju tev iedod. Skatījumu daudz, viss daudz, bet nav tā tieši uz tiem storītiem visiem. Neviens tā kā nereaģē, un es nesaprotu, vai cilvēki ir palikuši slinki, vai kas ir tā problēma, kāpēc cilvēki vairs nereaģē, neiesaistās. Man būs no tāda atbilde, man liekas. Man jau bail. Ja tev nav drāma, bet cilvēkiem neinteresē. Tā kā, iedošu tev piemēru par sevi, ja? Es lieku visādi shorts, ko es tur tā kā cenšos. Ielieku sirdi dvēseli. Lai tu saproti, es vēl arī uzrakstu, ko es teikšu, padomāju, un tikai tad es filmēju. Ja? Un tur ir laiki, labi, citiem ir tur, man liekas, 500, 300, bet citiem ir pārsvarā 10, 20. Un tad es ielieku, kur es esmu, principā, ar ātriem man vēders pārgājus, un šitā tam tur štuka laika gandrīz. Ja tu taisi kaut kāds laika, ja tu drāmā esi, vai arī tu nezini, tu tur
Nu, labi, ja tu meiteni nesaprot, tu nereāli tur bikīnī sev ieliec, ka tur visi klikšķinā, tad tas varbūt būt. Bet atbildi uz to ir, zin kāda? Nepatīkam. Zin kāda? Tev nepatīks tā atbildi. Neinteresē. Vienkārši jābūt labākam saturam. Nu jā, droši vien. Probably. Nē, nu, zin kā arī es pieļauju, ka, pieņemsim, tas saturs, ko es kādreiz veidoju, nu viņš bija tā kā more relatable, ka tas pa ikdienu, tur bērni, ģimeni, nu tas ir visiem, vai ne? Un tu vari ar to relatot. Tiklīdz jau tu sāki iet kaut kur specifiskā, kaut kādā vienā nišā, man liekas, kad ir vispār paiet kaut kāds laiks, līdz cilvēki vispār sāk uztvert, ko tu runā. Nu, ja tev nav bijusi saskara ar to, tu pēkšņi redzi, viņi tur kaut ko sāk likt, kaut ko runāt. Man liekas, ka pirmo kaut kādu gadu cilvēku vienkārši tev skatās un saprot vispār, ko tu dari, kas tas tāds ir. Nu, es to domāju, tas ir pārstāvēt, tas ir tāpēc, ka tu varbūt pats nezini, ko tu dari, saprot? Pie man tā bija. Nē, nu sākumā jau tu arī nezini. Ko vispār nesaprotu, ko es daru. Es tikai kaut ko mēģināju darīt, kaut ko vienkārši tāds. Man liek kaut ko darīt. Kas man jādara? Kas man par problēmām? Ok, like klient, ok, kā es viņu dabūšu? Ok, davai reklāmu. Kas jādara? Jāzvan, ok. Kā zvanīt? Rakst YouTube. Ok, kā zvanīt? Ok, Grand Cardone, kurš man pārēšu? Kā jāpār? Davai šitā. Nu, nopietni, tā bija. Es atceros, man bija reāli. Man ir bildes, kur man bija visa siena. Tas bija Unijas ielā es dzīvoju. Purciem. Unijas ielā Purciem. Vai teika, kurš Purciem vai teika. Man bija visa siena ar iebildumu apstrādes tehnikām. Man bija iebildums uzrakstīts un kā apstrādāt. Un es atceros, zvanu telefons un runāju. Es viņš pasaka, ka tāds skatās, ko man viņam teikt. Es tikai es vēl nemācīju pārdot. Man bija sūdīga dikcija arī, sūdīgi runājumu. Man vismaz tā liekas daudz labāk. Un es esmu tāds, es meklēju, bet to laiku es skatos, kur ir. Un es mēģinu viņam pateikt. Un zikā, tā ir, like, learn that stuff, right? Es no sākuma neko vispār nesaprotu. Vēl projām par tiem sociāliem tīkliem, es vēl projām mācos viņiem. Tikko es sestdien izgāju kursu no Matt Gray, no tāda guy, Matt Gray, viņš ir tāds tā kā, viņam ir kompānija Founder OS, un es izgāju kursu, kā taisīt saturu, un kā sevi nišēt, lai veidotu komūnu ap sevi. Un es tagad mācos Tony Robbins Business Mastery kursu, tagad. Un es vēl tagad mācos E5 no Todd Brown par piedāvājumu veidošanu. Un es vēl tagad mācos no Ravi Abu Vala. Kā tev visu var nopērk kursus, no man deg dirs, viņi atskatās, tas laik atmaksāt. Jā. Gribu skatīties. Brauc mašīnā vienu klausies, sēdēdu otru klausies. Man tā parasti ir, kad ir sadalīts pa laikiem, kuru tu klausies kaut ko. Vajag darīt, un tas ir, jā. Un vienu brīdi bija tā, es pašā pirms es sāku to uzņēmumu kaut ko tādu darīt, es biju šis te narkomāns informācijas. Ka es nevis daru kaut ko, bet es laiku mācos. Es taču strādāju. Es laiku mācos, bet es taču strādāju. Es taču strādāju, es taču skatos kursus kādu dienu, bet es visu dienu veltu. Ko es izdarīju? Es tur to noskatījos, šito. Tad es ieliecu YouTube, tad es vispār pazudu 5 stundas YouTube. Es kaut ko daru. Tas ir pilnīgs muļķības, neko nedaru. Jā. Consumer. Ok, nu tev ir veseli 3 jautājumi, kas ir jau daudz. Okay. Tā kā pirmais ir, kā tu sadzīvo un atspēko ar negatīvajām atsauksmēm un apvainojumiem? Ok, negatīviem atsauksmēm. Nu, sāksim ar to, ka pirms dati. Man ir reāli Googlē 17 negatīvas atsauksmes. No reāli klientiem, ja? No klientiem, kas čīsti bijuši klienti. Ir daudz atsauksmes, ko vienkārši cilvēki ir atstājuši, kas pat nav ar mums strādājuši, viņiem vienkārši nepatīk mūsu ēdi. Un ieliek atsauksmi. Vai tu nepatīc, kāds tur? Jā, es jau nepatīk, vai mūsu reklāmas nepatīk, un ieliek vienkārši atsauksmi. Nu tā ir arī, viņi tā kā tiesības, right? Ja mums ir 17 negatīvas, mums ir bijuši kaut kādi šie te sūdzībās LV par kompāniju, par mani. Nevienu no tiem cilvēkiem pats personīgi nestrādājis. Mani pārdevēji ir iespējams viņiem pārdevuši, ir kaut kāds kontakts bijis, un visiem šiem cilvēkiem mēs esam atbildējuši, un 50-60% no visām tām lietām tur ir atzīmēts atrisināts. Nu, ka mēs tiem cilvēkiem esam paši sazinājušies, viņi vai nu izņēmuši, vai arī tur ir kaut kā atzīmēt, kad, kaut kā tur atzīmēt, ka ir sūdzības vēl var atzīmēt, ka ir atrisināts, nezinu, tur rādās tāds. Bet kā es sadzīvoju, es vienkārši nedomāju par to, es vienkārši skatos uz datiem. Es ieteiktu padomāt, ja ikvienam pasties uz Apple, pasties uz Tesla, pasties uz TET, pasties uz LMT, viņiem visiem būs dafigā vairāk negatīvas atsauksmes nekā man. Un vienkārši svarīgi ir procents, cik viņas ir pozitīvas. Vai arī Tony Robbinsam, kuram ir 4,5 visur, vai arī 3,2, Trustpilotā ir 3,2, ja kas Tony Robbinsam, ja, kurš ir vispār personal development coacho. Un es skatos vienkārši uz to
uz to procentu. Es skatos to procentu, un mūsu procents ir zem viņš ir ap 2%, vai pat mazāk. Uz negatīvu atsauksmi ir mazāk, jā, viņš ir mazāk, jo mums ir bijuši 2100 kaut kas klienti jau šobrīd. Un vēl es skatos, kas tagad notiek. Un kas tagad notiek, jūs varat jebkurš apstīties. Pēdējā pusgada laikā ir 3 vai 5 negatīvas atsauksmes. Pusgada laikā. Ja? Pusgada laikā. Ja? Bišķi var pastīties. Vienkārši man bija tāds viens nepatīkams incidents ar tādu, tā kā tur, ķipa televīziju. Tas Bestabu, kas nevar būt tāds, ķipa, šis te nav jau baigā foršā mēdīju platforma. Tā ir tāda, mēs liekam, lai dabūtu, ķipa, attentionu, kur reāli no manas atbildes ielika 20 sekundes, kur es rādīju reāli, ko mēs esam darījuši to klientu, bet tur arī sviests, ja? Bet tas tāds side stories. Bet no tā brīža es ļoti piedomāju. Tas bija tāds tā kā man mācīja brīdis, tu vienkārši, ja tev kaut kas nepatīk un tiešām tev ir no savas puses tu esi darījis visu, vienkārši labi, tā, saņem pusi naudu apakaļ vai visu naudu apakaļ un atšujies. Ej, tur dirst. Šķipa vienalga. Mēs ļoti daudziem cilvēkiem atgriežam naudu. Un mums arī ļoti daudz cilvēku ir parādā naudu. Un es teiktu, ka viņi nav, mēs esam snieguši pakalpojumu, viņi nav vienkārši samaksājuši. Un tas ir, tie ir, tur ļoti daudz. Tā kā ļoti daudz. Es atradu dators, saprāt, tas ir ļoti daudz. Tas tā kā ļoti Bet daudz. Kādā veidā tas notiek? Jūs vienkārši ar pēcapmaksu vai? Jā, mums ir kāda dalītie maksājumi. Okay. Kā mēs iedodam visu pakalpojumu, mēs arī strādājam 2 mēnešus vēl muti, bet mūsu pakalpojums pēc tam ir 6 mēneši. Viņiem ir dalīties maksājums 6 mēnešiem. Ir daļa, es nesaku, ka tā ir tagad ar vien mazāka daļa, jo vienkārši mēs, es klausos, kas notiek, tie cilvēki, kas ir rakstījuši kaut ko sliktu, es viņiem atvainojos, es gribu izdarīt viņiem labu, mēs arī visiem, kā es te teicu, esam sazinājušies, mēģinājuši viņiem palīdzēt, un vēl joprojām mēs viņiem gribam palīdzēt, ja viņi ir atvērti tam, vienkārši bieži vien, mums, es nezinu, kā tev pateikt, piemēram, tas pats Bestabu čoks, viņš nopērk februārī, mēs strādā, līgumā rakstīts 2 mēneši, līgumā nav nekāds punkts, ka mums tev ir jāatgriež mūsu pakalpojumu, naudu pakalpojumu. Mēs strādājam 5 mēnešus, jo rezultāti varbūt viņiem nepatīk, ka tie bija labi, mēs tā nekas, mēs vēl mēnesi ekstra, tie bija 3 mēneši ekstra. Un tad, beidzām jūnijā, un tad pēkšņi novembrī viņš izdomā, nebija labi. Un tad novembrī saka to, lai saprot. Februārī mēs sākām, un novembrī izdomāju, nebija labi. Un tas ir līdzīgi, kā es tagad, piemēram, es nopirku dzīvokli pirms 2 gadiem, un es to tam džekam teikšu, kas būvnieks bija, vai vecīt, vai es negribu vairs to dzīvokli. Nav labi. Atgriez man naudu. Ņem viņu apakaļ, atgriez man naudu par dzīvokli. Viņš man uzbūvēja, viņi es viņā dzīvoju. Nē, vecīt, es te padzīvoju, nav īsti. Un tas tāds, what the fuck, vienkārši man tā liekas. Jā, man liekas, par jebkuru pakalpojumu, kuru tu maksā, tur jau ir tas, ko tu dod, jau ir tā kā maza daļa, cik daudz tu pats no sevis investē, vai ne? Cik pats tu daudz tāpat uzskatu, ka tā ir mana atbildība, saprot? Jo tā ir mana atbildība, ka mani cilvēki, es pats nebiju pietiekoši tur veltījis vēl darbu, enerģiju, laiku, vai arī man nebija pieredze, tagad noteikti ir daudz vairāk, un ka vienkārši tu nerisini uzreiz, un es arī to sapratu savā, man ir daudz klientu bijuši. Ja jūs salīdzināt, piemēram, mani ar, piemēram, tur ar džekiem, kam ir mārketinga aģentūras, kā piemēram tur Top Media, New Black, tur Infinitum, tur vēl citas, viņiem ir īstenībā maz klienti. Viņi vienkārši strādā savādāk. Viņi strādā, mums ir ļoti maz klienti, mēs viņiem darām dafiga lietas, viņi mums maksā dafiga naudu, un mēs strādāsim ar top kompānijām, un mēs sniedzam tā kā plašu spētu pakalpojumu. Man ir otrādi, es strādāju ar Little Guy, es strādāju ar džeku, kurš nevar atļauties tur 10 nolikt par mārketingu kaut kādu tur paku. Mēs strādājam tā, mums ir arī klienti, kur maksā 100 eiro mēnesī, kas mācās pie mums, right? Tā kā mums ir pilnīgi savādāks pakalpojums. Un tāpēc arī mums ir arī tās atsauksmes, tās negatīvās vairāk. Iedomājieties, salīdzināt kādu kompāniju, kurai ir 6 gadu laikā 200 klienti, vai arī kompāniju, kurai 2 gadu laikā ir 2000 klienti. Viss ir atšķirība. Un arī kādi klienti ir. Un arī paskatīties vēl otro lietu. Mums Latvijā ir reāli dati. Man ir no visām mārketinga kompānijām visvairāk atsauksmes. Visvairāk. Nevienai nav ne tuvu. Es varu pārēpst grafiks. Kompīri. Mums ir vairāk nekā, mums ir tuvu pēc 500 atsauksmēm. Kur cilvēkiem mums raksta, man tikko bija klienti.
palīdzējām mēnešu laikā uztaisīt 18,000 igauni kočēji. Mēs nesen palīdzējām dāmām no Polijas uztaisīt coaching piedāvājumu, viņas jau ir ietirgojušas 10. Mēs tikko Lietuvētai Indrei palīdzējām sasniegt 7,500 pirmajā mēnesī. Mēs tikko bija šitā te Sanita Saulīte, bija YouTube, es tikko ieliku, man liekas, kaut kāda tur dafigā, viņi pārdod make-up kursus. Es redzēju. Redzēji to? Jā. Vai arī tā pati Luīza, viņai tur vienkārši pirmajā mēnesī, viņai kosmos, viņa beidzot redz, kā tirgot. Man pat arī stāstīja. Tur viņai bija pieteikumi, bet viņai arī bija daudz dīli. Jā. Mums tikko bija Džeks arī kapus taisa, kapakmeņas. Viņš tās nīgs, es jums sāku strādāt, es nezinu, kur tas telefons deg un viss slikti, viss tēt vajag atkal darbinieks. Mums ir tik daudz tie keisi, mums tik daudz tie keisi labie, ka vienkārši ir jāapstāst tāda, loģiskā viedokļa, vai šī kompānija, kurai, ir dažs negatīvs, viņi paši saka, ka viņi pie tā strādā. Es paskatos pēdējo mēnešu laikā, ka vispār neviena nav, viss normāli. Bet tā es strādāju, jo to figņu nevar noņemt. Es varu uzrakstīt, vēl āsmu, bet tu esi krāpnīts. Par jebko. Man besī, es dusmīgs. Es jūtu. Man arī ir bijuši, man ir bijuši klienti, jā. Kuri mums ir laimīgi klienti. Viņi ir laimīgi, ja? Un pēc tam viņi no sākuma nav laimīgi, viņi no sākuma nelaimīgi, bet dusmīgi, un pēc tam viņi laimīgi, ja? Tāda nedaudz. Un man ir bijuši tādi, kas grib tā kā, Niks, tu gribētu iedot iekšā. Es jums saku vecīt, reku, boksu džims, es tur būšu, nečupām. Var iedot man pabuksēt. Niec atnāca. Varbūt Lants lietākās. Šis ir uzaicinājums. Tagad varbūt ne, vai bišķi man atpūst, viņš jāsadzīst vēdrā. Ok, labi. Bet, zini kā, vienkārši tas ir tas stāsts par to, ka tev tur var būt tie 500 labie, un tur ir tie 17 tie kakas, un, zini, reizēm tie ieduras vairāk nekā tie 500. Protams, bet tas arī, zini kā, es uzņemos atbildību visiem šiem cilvēkiem, mēs gribam palīdzēt. Ja kāds skatās, un jums ir bijusi slikta pieredze mums, droši nāciet, mēs jums palīdzēsim, bet, ir simtiem cilvēku. Rakstat komentārā. Tiešām, mēs esam atklāti, mēs esam atvērti. Mēs varam palīdzēt, mums ir resursi, kāpēc ne? Bet ko mēs gan necietīsim, ir daļdirsēji, ir cilvēki, kas saka vienu, bet dara citu, un cilvēki, ar kuriem mēs kaut ko sarunājam, kur beigās neko neizdara, un pēc tam sūdzās. Tādiem nenāk. Vispār nepēc no mums, vispār. Ejiet pie kā cita. Jā, man liekas, tāpēc ir, es ticu, ka ne visiem es uzrunāju, ne visiem tu uzrunā, tāpēc tie pakalpojums sniedzēji ir tik daudz, ka, ja tu saproti, ka tev šis cilvēks neuzrunā, ej pie citu. Tāpēc mārketingā vajag talantu. Mums ir jauna kompānijā pozīcija. Talants. Pārdod. Mēs redzam to. Smieklīgi, joks, talants. Nē, talants. Kā? Manās reklāmās? Es esmu dažās. Jā. Tad ne visās. Ārzemēs tur iet man meitenes iet, man citi džeki iet. Mēs saucam to par talantu. Ka tu nereklamē sevi, tu reklamē visu. Kā es reklamēju? Nē. Tā doma ir tāda, uzzināt citu demogrāfiju. Mums ir sieviete uzrunās droši vien. Jā, savādāk. Vai vīrieši? Jā, tieši tā. Sieviete, viņi savādāk uzrunāt citu cilvēku. Tāpēc mums arī dažādi, mēs arī eksperimentējam. Un visiem tiem, kas daudz investē reklāmās, un kas ir daudz, mums rekords ir bijis 36,000 mēnesī investēts Facebook reklāmās. Vienā mēnesī, bet man ir cilvēki, kā es mācos, kuriem tur 700,000, 500,000. Tas ir, man liekas, arī tik daudz. Wow, tas ir daudz, jā. Un tā viņi tērē, tur, daudz cilvēkiem ir. Tā kā citi, kas iet reklāmās. Jā. Ja tev liels uzņēmums, tad arī tas varbūt nav tik svarīgi. Ja es tagad manu produktu reklamētu citi, tad tu pazustu, man liekas, tā un arī personīgi. Cilvēki var taisīt daudz naudu, bet arī nevajag lielu komandu. Iedošu piemēru, kā ik viens varētu izdarīt. Ja? Ik viens taču izdarīt. Izdomā, kādu lielu transformāciju tu varētu sniegt klientu. Kaut ko tādu, ievērojamu. Ja, ievērojam. Uzliec cenu 9K. 9 vai 12. 9 vai 12. Tad nāk šo lietu. Tev ir jāpārdod tas kā liels risinājums, kur tu ieliksi kursā, un tu ieliksi klāt katru dienu vienu coaching zvanu. Tas ir viss. Un tev vajag foršu komūnu uztaisīt. Cilvēki patīk. Un tad viss, ko tev vajag, viens komūnas menedžers. Un tas, kas tev jādara, tev ir jāinvestē reklāmās, un tev ir jābūt pārdošanas komanda, kas ņem pārdošanas zvans un clozo deals. Un tādus cilvēkus tev vajadzētu 10 pārdevējus. Tev vajadzētu katram pārdevējam vismaz 4 zvanus, lai notiek dienā, kas ir mēnesī ap 80. Tas ir apmēram 800 zvaniem jānotiek mēnesī. Un, lai dabūtu 800 zvanus, tev vajadzētu investēt apmēram 80 līdz 100 kā. 800, teicu, jā? 800.
no tika, un tu varētu taisīt 800 kā. Tas ir reāli piemērs. Es no tā viena džeka mācos. Viņš investē 120 kā reklāmās mēnesī, 10 pārdevēji, viss ir coaching produkts, restīvi tur nav nekāds done for you, nav nekāds pakalpojums, un viņi taisa 800-900 tūkstoši mēnesī. Un peļņa no tā ir ap 40 līdz 60% marža uz to, kas ir savākts. Lielākā daļa aiziet reklāmās. 20-15% aiziet reklāmās, tad ir pārdošanas komisija 10 līdz 15%. Plus vēl menedžers un 2 citās algas. Cik procentuāli no tiem zvaniem, ko jūs veicat, ir reāli klienti? 20%. 20%? Jā, ļoti sabos. Mēs mēģinām dabūt 30%. Pagājušajā nedēļā mēs uzņēmām 17 klientus nedēļā, un tie nav pa 100 eiro. Jā, tie ir Latvijā 1,4 līdz 2,8, vai arī ārzemēs no 2,9 līdz 5,8. Mēs tur cenu 2x visam taisīsim, un mums bija 34 vai 35% pārdošana. Ļoti labi pagājušajā. Mēs te arī ieviesuši esam, kā apstrādāt iebildumus. Ātri, Brūsēs ir mazot to izstāstīt. Ir, principā, 5 lieli iebildumi, no kuriem 2 ir tādi fake iebildumi. Piemēram, bet parasti vienmēr tev ir jāzina kaut kādas konkrētās atbildes, kuras nav tā, ka tas visiem jautājumiem. Tev ir jāzina, tev vispirms ir klientam jāuzdod smagi, varbūt ne smagi, bet dziļi jautājumi, lai tu saproti, ko viņš grib, kāpēc viņš to grib, kāpēc tagad viņš to grib, kāpēc viņam to darīt, nevis nedarīt. Un tikai tad tu vari iet pie tiem iebildumiem. Lielākā daļa problēma, ko cilvēki dara un nevar apstrādāt iebildumus, ir tādi. Čau, Lāsma. Rekuj telefons. Klau, gribētu viņu pirkt? Varbūt. Man vajag padomāt. Es pat tev neko nezinu. Jo lielākā daļa steidzās. Viņi steidzās. Tam nav jābūt garam procesam, tam jābūt kaut kāds 15-30 minūtes, bet tam ir jābūt. Lai tagad tev ir šī saruna, kad ir tie iebildumi. Kas tev ir? Tā kā es teicu, tādi tā kā fake iebildumi ir, man vajag padomāt, man jārunā ar savu partneri. Tie ir tā kā fake, tie nav īsti iebildumi. Tie ir tā kā atmaska, lai atmaska. Bet īstie iebildumi ir kas? Nauda, bailes un nedrošība. Nauda, bailes un loģistika. Jā, un loģistika nozīmē to, vai man, kad to darīt. Ka, es tagad taisu mājaslapu, un es pēc tam gribētu reklamēt. Tā ir loģistikas lieta. Bailes būtu, es nezinu, vai es varu uzticēties tev, procesam vai kompānijai. Man viena no šīm lietām ir problēma. Es nezinu. Vai nu tev ir slikts atsauksmes, vai tu nepatiec tāds shady, tipa tu saki, bet nav labs vibes. Un tad bailes. Un bailes ir vienkārši, nauda ir vienkārši reāla nauda. Mums ir naudas problēma. Un tad mums ir jārunā, kur tu vari dabūt naudu, kur tev ienāks nauda, cik tev ir tagad nauda, vai tu vari dabūt, tas ir jārisina. Un tad tas ir tas frameworks, un tad tur iet detaļās visā tajā. Un arī vēl viena lieta, ko es jums varu pateikt. Par pārdevējiem. Tajā industrijā, kurā es esmu, tas ir, piemēram, high ticket sales, industrija, pakalpojumu biznesam. Tur ir tā, kā man patīk, ir tāds treneris Bill Walsh no UK, ļoti labs džeks, man ļoti patīk viņš. Mēs mācāmies no viņa arī. Ir tā, amatieru pārdevēji, pelna no, vismaz tā viņš saka, Latvijas te bišķi savādāk, bet labi viņš tā saka. Amatieru pārdevēji pelna no 0 līdz 5000, labi, es atvainojos. Brokī pelna no 0 līdz 5, amatieri no 5 līdz 8 un līderi no 15 līdz 30. Un es negūstu tāds gabadījums, tieši tā arī es stāstu precīzi, kā viņa prezentācijas YouTube, jūs esat redzēt, ja jūs gribat apstīties. Un tad, ko viņš saka, kā jebkurš, kas pārdošanā strādā, var kļūt par līderi, ir zini kas? Consistent grind. Tas ir tā, piekdienās tu netusēt, sestdienās tu mācies, pirmdienās tu esi objection handling roleplayos, piekdienas vakarā tu skaties vēl kādus kursus, otrdien no rīta tu skaties vēl savu iepriekšējo tikšanos, trešdien tu nosties savu tikšanos, kur tu uzvarēji, zini, kur tu noslēdz darījumu. Tas arī man bija. Zini, kā man bija? Tā kā man atnāca mans kolēģis Raivs, un mums strādā. Viņš man tāds, Niku, tu baigais nazis, jā? Tu tur māki pārdot. Tu esi neties, kā tu pārdot. Es taču skatos kursus, bet es baigais zelis esmu. Un es tas, labi, pastīšos. Un tad es tieši noslēdzu darījumu ar Eiropas Cita Radio. Un es tas, vai pastīšos to savu Eiropas Cita Radio. Un es skatos. Jums tas ir tā kā ierakstā, kā kādā Zoomā. Es skatos, un es tāds, es runāju. Es tur tas pilnīgs loks. Es tā kā neko pats nesaprotu. Bet zini, kā ir man ir tā lieta, ka es ātri runāju. Bet tipa liekas pārliec, bet viņš kaut ko ātri runā, viņš kaut ko saprot. Zini, ka jāuzticās, jāpēr.
Nu, bet, zini, es pēc tam skatos, tāds, oh my God, es neko nepat. Nu, es tā kā runāju, es pats nesaprotu. Ja es iepriekš nebiju skaties, un zini, kas tas ir? Jā. Tas ir quality control. Vai tas ir self-reflection, ka tu vari apstīties, ko tu esi darījis, vai kā tu to dari, tad tu redzēji. Tas arī tā, ka es vienam skatos savus podkastus, es klausījos viņus, un es tāds, paļādi, es piekrītu tiem dažiem cilvēkiem, un tur daži rakstīja, bet tas Niks tur kaut ko, bet tur smējās, redz, bet runā pa vidu, bet nevar saprast, ko tas viesis, vai viņš nav, kurš tur runā pa īsti. Nu, es tikai pārunāju. Es tāds paklausos, tas točiem piekrīt. Nu, es tur, bet sulīgi runāju. Un tad es cenšos pielabot, pamainīt. Un tad arī pēdējā, piemēram, ar Revaldu, ar Andri, ko mēs ielikām, ar Tomas Kralau, kas man nesen bija, nu, pilnīgi tur savādāk. Vismaz es nezinu, man vismaz liekas. Es arī pats skatos, klausos savus podkastus, lai vienkārši sevi uzlabotu. Es arī klausos, ka reiz Edgars man atsūta to finālu. Tad, interesanti arī pavērot, vispār, kā tu atbildi, kā tu visu tā miedarbība, vai tev pašam ir vispār interesanti to klausīties. Jā, lai tu zini, ko uzlabot. Un arī tas, ka bieži vien šajā sarunā kaut kā tu pats ieeji, nezinu, kaut kādā citā mindsetā, ka tu pat aizmirsti, kas ir runāts. Un tad, kad tu vēlreiz klausies, šits labs, kad tu vēlreiz vispār atceries, kas ir ticis teikts. If you want to save money, start using refillable skincare. Most of our LaBrain's creams and serums come in refillable packaging that allows you to easily exchange the cartridges once you've used the product. To put in a new cartridge in the product container, just simply make sure that the tube is empty by pressing the pump, then press the nozzle against the lid until it pops, remove the empty cartridge, put in the new cartridge, close the lid, and voila! At LaBrain's, we prioritize clean and sustainable beauty because your skin deserves the best. To find out more, go to labrains.eu. Bet ok, nākamais jautājums, vai Instafeeds ir svarīgs, bet es nezinu, vai tas ir tev saistīts ar marketingu. Vēl viena lieta, redziet, skaties, tā kā būtiski saprast, ko. Tev ir viens funkcija, tev ir jāspēj ģenerēt kontakti, vai ķipa pieteikumu, vai ķipa uzmanību, ja? Tas ir viena. Tad ir otra funkcija, ir viņus sildīt. Un, ko tas nozīmē? Nu, restīvi, ir Google pētījumi, kā piemēram, ka cilvēkiem ir no 7 līdz 11 reizes tevi jāredz, jādzird dažādās platformās, pirms viņi vispār var izdarīt kaut kādu pirkšanas lēmumu. Jo šobrīd informācija dafigā konkurenti, dafigā tev vajag kaut kā, bišķi jāparāda sev pirms cilvēku. Protams, ir cilvēki, kas redz reklāmu, tajā pašā dienā piesakās nopērk. Protams, tāda ir, bet tā nav vairums. Arī mums, ja mums ir 10 klienti, 4 no tiem klientiem mums ir bijuši mūsu kontaktlistē vairāk nekā gadu. Lai jūs saprotat. Mēs viņiem laiku sūtām e-postus, zvanām, rakstam, remarketings, vēl marketings, blablabla, iznāk. Pirmā funkcija ģenerēt lead kontaktus, otrā funkcija viņus sildīt, trešā funkcija ir viņus konvertēt, vai arī pārdošana, ka es viņus reāli plānoju tikšanās, vadu tikšanās, un ceturtā funkcija ir viņus piegādāt, restīvi, sniegt pakalpojumu, un piektā funkcija ir viņus pagarināt, kas anglis ir tas vārds ascend, viņus pagarinu, vai kaut kāds vēl rezultāts no viņiem, vai arī viņi paliek, ka tev, tā kā, piemēram, software kompānijas, ka viņš turpinās, retention rates, viņš tev paliek. Un tad tu skaties pēc iespējas mazāk churn rate, pēc iespējas mazāk, lai cilvēki birst ārā. No šīs lietas, un tas contents, manuprāt, tev man, vai arī 80, 90, 98% uzņēmēji, realitātē. Tas contents silda un padara tevi relevantu, vai arī, kā man patīk, kā viens gudrs džeks teica, tas rada tev pulsu, internetā pulsu. Tev vismaz ir puls, tu esi vismaz dzīves, tu pulsē. Reizi, tur 2 reizes mēnesī kaut ko ieliec Instagramā, tu esi dzīves, tu pulsē. Tu kā tu esi dzīves online. Tāds pusdzīves. Jā, tu vismaz esi, tu esi. Tu eksistē. Pirms es no tevis nopērku, es tā kā bišķi pastos, tāds, tu esi tā kā, tur kaut kas ir, tu nav beidzies tas biznes. Piemēram, zini tev, fitnesa klubs, un pēkšņi tev, tā kā vispār nav bildes, nekā nav, un tas klubs ir dzīves, ja tas nav kaut kāds MyFitnessRate. Bet tā īstenībā ir, jā. Kad pirms tu pie kāda tu pasies viņa Instagramā, kad pēdējā reiz kaut kas ir likts. Un ja tur nekas nav, tad liekas, tas ir fake vai tas nav, tas cilvēks vispār zin, ko viņš dara. Un uzdod arī jautājums, kas tev bija vajadzīgs, lai nopirkt. Jo es arī to, ko es esmu pircis, es pircis tur dažādos dārgos produktus, jā, tur. No Sam es nopirku par 40, tad no tā Cole Gordon es baigi dārgi nopirku, un tad vēl dažiem es nopirku, es baigi dārgi. Un es arī no viņiem pirms es pērku, es viņu saturas lietoju. Es no viņas saturas dabūju kaut ko foršu, kaut kādu vērtību, un tas radīja man uzticību, bet, protams, viņi man ievilkts ar marketingu labi. Es ļoti labi atceros, kā man bija. Es tāds,
Es neko nepirkšu tik dārgi. Es bez zebāli, kāda jēga, bet tik daudz naudas. Man arī viens mans draugs Matīs Ansviesels, viņš man vienreiz pārmet, viņš tās, tu traksies, bet tu pērsi dārgi. Tak šajā dabūt lētāk, ar līdzīgi risinājumu, tā kā, labi, bet tas ir cits tāds. Nesaka Matīsam taisnība, man ir taisnība. Bet tad bija iznācis posts Cole Gordonam. Es tieši atceros, mums bija rakstīts, atnāk uz tikšanos, un mans Džeiks vienkārši, tas nebūs pārdošanas zvans, viņš tev ieteiks, ko darīt, un parādīs, kā atrisināt to lietu, ko tu gribi risināt. Es tāds, toči, es aiziešu, viņš jau nepārdos. Es aizēju, es tajā laikā biju Eģiptē, tas bija jaunais gads. Es biju Eģiptē, mana sieva, man tur 3 kolēģi, un es pa nakti sēžu tur viesnīcā Zoomā ar to Džeku. Un kas notiek, protams? Viņš tāds prasmiņa jautājums, es tāds, ak, Dievs, toči, tur problēma. Viņš man parāda, ko vajag risināt, es tāds, jā. Un tad viņš tāds, bet tu gribi risināt? Jā. Cik tas maksās? Viņš tāds, pirmais, protams, maksā 18,000. Es tāds, jā. Vajag padomāt. Viņš tāds, nē, vecīt, kāds padomāt? Iemaksā. Padomā tas, ko tu teici, fake. Jā. Viņš tāds, tā kā kaut ko izdara, tu vari droši padomāt, bet tā kā iemaksā ko depozītu, lai zini, ka tu tā kā legit Džeks esi, refundable. Es tāds, man nav kārta līdz, viņš tāds, jāmaksā privāti. Es esmu labi, bet es samaksāju tā kā online. Jā, pēc 3 dienām es atbraucu uz Latviju, tas nopirkt, tāpēc, ka, tur bija, es domāju, atbraucu. Nav variantu. Nē, tā bija loģistika, es gribēju sākt, kad es būšu Latvijā. Un viņš arī vēl labi bija, lai izdarīja tajā laikā, viņš man iedeva produktu, pirms es samaksāju. Viņi tā ir uzhukoja tevi. Piemēram, ja tu pārdod kaut kādu coaching pakalpojumu tīpaši, tu vari dot produktu. Ja tu esi pārliecināts par savu produktu, tu vari dot produktu, pirms viņš tev samaksā, vienkārši radot tādu kā goodwill. Uzticība arī. Un arī tu esi raisos. iekšā, jā. Un tu esi iekšā, tu esi iekšā. Tā sanāk, ja tu nesamaksās, tev atņems kaut ko. Un cilvēkiem baigi nepatīk, ka kaut ko atņem. Zini, tā kā cilvēkiem mazāk patīk kaut ko, ka viņam atņem, nekā, ka viņš kaut ko var iegūt. Jā. Tas tāds labs man. Jā. Bet es arī, man ir kā, kurš mans kolēģis, zini, ko pateiks? Bērnikam ir visvieglāk pārdot no visiem. Un tas čīsti ir, jā. Man patīk. Kas ir tavs stulbākais pirkums? Daudz. Nerunājot par biznesu. Pilna māja. Mana sieva teikt moci. Es nopirku jaunu moci. Tā kā es nopirku šī gada uzgvārnu moci. 350 tās ko es sasitos. To viņi teiktu. Bet man ir tādi tie pirkumi super impulsīvi, super tādi steidzīgi, ātri. Dzīvoklis, bet es nopirku dzīvokli pat salīdzinoši daudz naudu. Priekš manis daudz naudu. Jā, tas arī bija tā. Mēs meklējam citu dzīvokli. Mums tur bišķi nedara. Tur lists nav. Mums problēma lists. Mums maz bērniņš tā ir. Mums nav lists. Tad jāmaina. Tas tā. Mēs nesen nopirkām, vienkārši to vēc tā. Ok, labi. Un tad trešais. Darba ētika pelnot 5K un 100K. Kas atšķirās? Ok. Es pirmām kārtām nepelnu 100K. Vienalga, 5 vai tur 30 mēs apgrozam ap to summu. Zini, kā es pateikšu tā? Es pateikšu, lielākā atšķirība ir, ko esmu izjūtis, ir no 1K mēnesī, ko tu saņem, 1000 saņem. Vai arī tu saņem tur 10, 20. Un tā atšķirība ir, vismaz manā dzīvē, tās ir bijušas tā kā opcijas. Un man vienkārši, man ir tāda, man bija bērnībā tā, ka man vecāki nav tā kā nabadzīgi vai kaut kas tāds, viņi salīdzinoši, man liekas, turīgi, bet viņiem nav tur nereālās algas vai arī ienākumi nereāli nav. Vienkārši viņiem ir tā kā savi īpašumi, tur savu laukos dzīvo, viņi tā kā, tur var sevi uzturēt, viņiem visi forši, ja? Bet viņiem nav tur nereāli, tur tā kā nav miljoni, ja? Es tā domāju. Bet man bērnībā bija tā, ka es daudz ko gribēju un tā kā nevarēju. Jo man tur māma tētis taupīgi, tur nebija. Un tad, kad es kaut kādas savas finanses sāku taisīt, jo man arī māma uzturēja ļoti ilgi, man nevis uzturēja, varbūt es teicu atbalstīja. Uzturēja līdz 18 gadiem stabili, tad es sāku strādāt, bet man atbalstīja. Man bieži bija tā, kad es 19, 20, 21 gadu vecumā, es tāds zvanu, es nevaru neko nopirkt, man vajag ēst, man vienkārši nav nauda. Es tipa studēju, universitātē vienkārši nav nauda. Kaut gan es vēl strādāju, bet es zinu, kā mēdzu aiziet uz veikalu, nopirkt, un bija šīnās nauda, un tad es dabūju algu, un tad 2 dienu vēlāk man varbūt nav vairs nauda. Un tad es tā kā, varbūt zinu to sajūtu, tad nav nauda, zini, tā nav.
Un tad, kā es sāku kaut kādu savus finanses taisīt, es to naudu vienkārši laiku tērēju. Nu, brutāli vienkārši. Tad, ka man bija tāds, es varu kaut ko nopirkt. Man tur vajag kaut ko. Zini, tā sajūta. Bet vislielākā atšķirība, jā, ir izvēles, ka tu vari vienkārši izvēlēties un arī tāds bišķiņ, kad... Nu, kaut gan man vēl projām tā nav, jā. Man ir draugi, kuriem reāli tur miljoni kontos un, nu, tur... Kas viņi arī tur, viņi jau... Ir man draugi, tam ir itī daudz naudas, un viņi pa to katru centru čakrējas. Un ir man tie draugi, kuriem tā daudz naudas, viņi tā kā... Viņiem tā nauda tā kā vienalga, viņi tur var, nu, vienalga. Mēs ejam, vienalga, cik tas maksājums mēs darām. Nu, bet arī man tas ir devis, tā kā varbūt tās finanses ir vienkārši iespējas un vienkārši būt vairāk es pats. Tas pat varbūt nebija tur tā, ne pat man raksturā vai kaut tā, bet vienkārši es esmu vairāk es pats. Ja es gribu kādam iedot lielāko dzeram naudu, es iedodu. Nu, tā kā es like feel good about it. I make the other person feel good about it. Un vienkārši iespējas, ka tev ir vairāk. Un es domāju, nu, es man vakar ar savu sievu tur runāju. Es ieteicu, sieva, ja mēs tā esītu 100k peļņā, nu man paliktu 100k mēnesī. Vai mēs varētu visu šis problēmas atrisināt? Viņš teica, tā mums būtu cita problēmas. Jā, 100%. Jā, cita problēmas. Bet es tās problēmas labāk gribētu nekā šitās, jo kad maz, labāk tās nekā šitās. Bet tas ir tā rēcības. Tieši vakar to runājām. Bet pieņemsim par tādām kaut kādām tavām ikdienas lietām, nu, 100% kaut kas ir mainījies, ko tu dari citādāk nekā tad, kad tu pelnīji tos 2000. Citas lietas ir tas, ka tu vienkārši vērtē vairāk laiku. Ja es kādreiz braucu sabiedrisko un gāju ar kājām, tad tagad es paņemšu taksi vai es paņemšu Boltu. Vai arī es paņemšu Kārguru vai arī es nopirku savu mašīnu. Vai? Tas tā kā, tas vēl būtu tāds, varbūt ne tik gudrs lēmums, jo tu uzturē dārgi, bet labāk ir savu, ja bērniņš, tad izteikt, labāk savu. Nu, tādas lietas, kad vienkārši laiku, un es tas izteiktu. Un es teicu, gatavs maksāt, tas mums ir apkopēji. Mēs esam gatavi, man bija kaut 2 gadus, un es laiku bija ēdienas, ka man nāca. Tagad man mājās tā kā sieva pagatavo, dažreiz, nevienmēr, bet es sūtu visu laiku Voltu. Man tur Volta rēķins tur ir bijis, tur kosmos. Bet tas, ka tev laiks vienkārši tur nātais, nav jādara lietas, un es tagad cenšos arvien vairāk darīt kā tāds gudrs džeks Naval Ravikants, ko es iesaku visiem izlasīt viņa Twitter vai arī viņa YouTube, kad tev vienkārši jāsaprot, kad tas laiks, kur tu velti to savu enerģiju, tev varbūt liekas, ka tas tev neko nemaksā, tur, piemēram, grīdu mazgāt vai savus drēbes kārtot. Bet tas tev maksā tā ir tā lieta, ko es jāsaprot. Tas ir manai mammai nav saprotams, jā? Man mamma tur nesaprotīs. Viņai liekas, bet tu esi tā kā sliņķis, what the fuck, kāpēc tu tā kā maksā kādam, un tev drēbes mazgā, jā? What the fuck? Bet es to redzu tā, ka tu vienkārši tam patērē enerģiju, kuru tu būtu paglabājis, bet līdz iekšā darbā. Kaut vai tajā laikā tur arī rechargeot. Nu, kā piemēram, es kā rechargeot. Zini kā? Skatos tev Dexteru. Zini seriālu Dexter? Bet seriāli, nevis mūkani. Es nezinu seriāli. Afigēni labs. Nē, es nezinu. Skatos Dexter. Vai arī spēlē Elden Ring. Tu gaidi, tu iznāks pēc 4 dienām iznāks Elden Rings. DLC. Varbūt daži zina. Ja tu jau teici, vecie ir džeks karās vai meitenes, bet ja būtu kādi jaunieti, tie zina. No, tas man tad zina recharge. Es uz to vairāk skatos. Jā, nu tas ir arī, es neesmu tik liels uzņēmējs vai kas kā tu, bet arī es jūtu, ka ar katru to nākamo soli tu sāc vairāk vērtēt savu laiku. Jā. Un arī šitās mazās lietas pilnībā, man arī tieši nesen bija saruna par mājkalpotāju, jo 3 gadus atpakaļ, kad man piedzima bērns, tad tā bija pirmā lieta, ko es izdarīju, jo es vienkārši sapratu, man nav, vienkārši fiziski man nav spēka. Bet tas man arī turpināja vilkties līdzi, un tagad es novērtēju to, ka tu atnāc mājās, un tev par to nav jādomā. Tu atnāc, kā tev tas ir izdarīts, tev vispār par to nav jāpatērē pat tavs mazākā smadzeņu kapacitāte. Tu par to vispār nedomā. Un tās lietas lasās visu laiku, jo mēs kā cilvēki, mums patīk, pārsvarā lielākā daļai patīk kolekcionēt lietas. Un tās lietas, ko viņas dara, viņas tev krāja lietas virsū viņām, kas ir parasti netīras lietas. Un tās lietas jātīra, jāorganizē, jādara. Un tas laika tāds ir. Tas ir tā kā, jebkura lieta, kas ir, viņā degradē jebkura lieta. Ja tu viņu nečubini, nemaini, nedari, viņa zudīs viņai kaut kāda jēga vai pielietojums. Jā, tas ir tas topiks par to enerģiju, vai ne? Viss tas, kas tur stāv, tas tur iestagnē, un tas tev tur to enerģiju bloķē, un nav tur tā plūsma.
Bet par to varbūt šoreiz nē. Ok, nākamais jautājums, kas ir, ko tu ieteiktu sākt tiem, kas grib kaut ko savu, ar ko sākt? Pirmā lieta, ej strādāt pie kāda, kas kaut ko rubī. Tā kā stabili. Lielākā daļa cilvēku vairāk steidzās šajā lietā. Tā kā numur viens lieta, tāpat tev ir prasmes apgūt. Jā, arī es personīgi par sevi runājot, es uzskatu, ka, ja es tajā laikā, kad es plānoju savu uzņēmumu sākt, būtu atradis un strādājis 2, 3, iespējams gadus pie kāda, kurš tā kā taisa 100 reizes to, ko es taisu, piemēram, viņiem tur, nezinu, 50 miljonu, 100 miljonu kompāniju, un es varētu pie viņa strādāt, redzēt, mācīties. Tas man nereāli kalpot. Vienkārši tu redzētu, kā tāds uzņēmums vienkārši funkcionē. Kaut gan es esmu strādājis, tā kā bankā, bet tā problēma ar to banku ir tāds, es neko neredzu, es tikai redzu savu mazo kubikiņu. Jo man jau neviens nerāda, tur nevar iet uz citām, tur ir tāda birokrātija, ka tu vienkārši mērķis, tu neko neredzi. Saprot? Tu vajag 30 gadus, lai moši kaut ko redzētu, vai labi 10 gadus. Bet tādos kompānijās, kur varbūt ir tādas kā, piemēram, Latvijā tur dažas ir tādas tā kā Printify un tie, kas ir Rising, tie milzīgi uzņēmumi, vai tāda laba uzņēmuma Mapo, un piemēram, man liekas, labs uzņēmums. Un šitie te visi, tur ielīst un redzēt, un tas ir nereāla pieredze. Un arī tas Džeks, no kā es teicu, matus, viņam arī tieši tas pats, viņš strādāja industrijā pie džekiem, kas bija top 1 viņa industrijā, un tad viņš sāka savu uzņēmumu, un viņš tagad ir top 5 tajā industrijā. Tad, ka viņš jau redzēja, kas ir, kam tie visi tur izgāja 10 gadus, viņš vienkārši fast pār. Un tā ir tā lieta, kas, man liekas, daudzi rašo, jo baigais rašs, tu vienkārši domā, jo tu upurē ilgtermiņa ieguvumus dēļ tā, ka tu īstermiņā gribi bišķi vairāk naudu. Man tieši bija tāds jautājums par to, kāpēc tu mācies tik daudz no tiem visiem ārzemļiem, bet man liekas, šeit ir tā atbilde, ka visu laiku jau tev vajag kādu, kurš tā kā bišķi vairāk kaut ko saprot par tevi, kurš, tas ir tas shortcuts, kā tu saki, lai... Tev jāmāk. Jo teorijā jau tu pats to visu kaut kad saprastu, kaut kādā brīdī. Nē. Šitas arī vēl viena lieta. Es domāju, iespējams, nē. Kā tu zini? Nē, jā, tas tāds, varbūt. Varbūt arī nē. Es domāju, es gribu labāk iedot sev iespēju iemācīties, vai arī redzēt, kā to darīt. Jā, tā ir čista. Tas ir jautājums. Varbūt tu nesapratīsi tas galā. Jo kā tu vari saprast, ja tev nav kāds, kas var norādīt tur, kur tev ir problēmas. Jo lielākā daļa jau mēs vienkārši sēžam, redzam, dzīvojam, daram, un arī, ko es esmu pamanījis ar savu dzīvi, mums tā tikai ir bērniņš, ģimene, uzreiz ir tā. Nav tā, ka man ir tikpat daudz laika, kā iepriekš bija. Tagad ir jau mazāk. Tāpēc man tad ir jāmēģina vēl būt efektīvākam, labākam un izgriezt lietas, kuras nevajag darīt, kuras man iepriekš ēda laiku. Kā piemēram, dalu savas dienas. Un restīvi ir dienas, ka es tikai taisu lietas. Es vispār netiekos. Nerunāju, netiekos, vienkārši taisu. Es apsēžos un vienkārši taisu. Un ko es taisu? Taisu vai mūsu nākošos produktus, vai es taisu inovācijas tajā, kā mēs strādājam ar klientiem, vai arī tajā, kā mūsu organizācija, kas ir mūsu organizācijas plāns, strateģiski lēmumi vai partneri strateģiski, domāju, ko tur meklēt, kā tur darīt. Vai arī es iekšējās dokumentācijas. Un tad cits laiks vienkārši trenēju komandu vai menedžēju, un tad man ir cits dienas, kas vienkārši tiekos ar visiem. Un tad cits dienas vienkārši taisu kontentu, kas arī tā kā taisu dienas. Vienkārši full day kontentu. Piemēram, ceturtdien ir 4 šovi. Back to back vienā dienā. Un tieši tiešām šo. Un tā būs diena, kad es taisu kontentu. Ok, un tev tagad drīzumā top events? Jā. Nav baigi promotēt, vai pareklamēt. Jā, tagad tev ir iespēja pareklamēt, kas tas ir, kam tas ir domāts, kāpēc man tur iet. Mums būs pasākums, ko mēs vienkārši visu rādīsim, kā mēs taisam piedāvājumus, kā mēs ģenerējam tikšanās, kā mēs piesaistam savu talantu mūsu kompānijā, kā mēs pārdodam 33 līdz 69 klientiem mēnesī, kā izstās mūsu behind the scenes, kā kompānija izskatās. Jā, tur būs vienas dienas foršs pasākums, tur būšu es, mana komanda, mani kolēģi un arī daži viesu speakeri. Viens no Polijas būs, kas ir arī mūsu viens no tādiem top klientiem, kurš nodarbojās ar trading, viņš māca tradot. Jā, bet viņš māca arī, kā investēt indeksos, viņš kaut ko tādu stable.
Jā, būs tāds pasākums. Un es arī plānoju reklāmas taisīt līdz. Tā kā šodien. Un kam tas, kāda cip Principā, ikvienam, kam ir pakalpojums un kurš vēlās vai nu A, dabūt pa diršu līdzi, vai arī B, viņš grib redzēt, kas šobrīd aktuāli strādā, jo mēs arī rādīsim, ko mēs darām Latvijā, ko mēs darām ārzemēs, un daudz lietas mēs darām itī stilīgi, jo liela daļa cilvēki tagad īstenībā, kam ir arī lielas kompānijas, nāk no mums mācīties, un mums kaut kādas lietas mēs tā labi darām, saistībā tieši ar to online pārdošanu, tieši Zoomā, kā tu darīt. Nu, tur mēs tā kā ļoti spēcīgi esam, un jā, būs tā kā stilīgi, būs tāds virīgs high energy, ritīgais impacts, actions. Un tev ir podkāsts, nu, tu to sauc par podkāstu vai šovu, kas tev ir tas Stay Sharp? Es nezinu, Nu, labi. šovs podkāsts. Podkāsts šovs. Mums pasākums ir Stay Sharp šovs. Ok, tev ir kādreiz atteicis, kad nenāks? Jā, ļoti daudz. Jā. Tu pasties kāds epizodes, tur tā kā, viņi domā, man tur tā kā tādas jautājumas, es negribu runāt par to. Tagad es bišķi maigāk. Man pirmās bija tā ritī brutāli, es atceros. Es tur tāds, šito naudu kontā. Cik tu apgūs? Okay. Ko tu dari to naudu? Zini, tāds, nu, cilvēki nepatīk tās lietas. Nu jā, vispār, tās, man liekas, tā ir tā būtu tēma nauda. Un ko vēl paprašīt cik, nu tā kā, jā. Kā tev nav kauna? Tā ir mēs mierīgāk. Bet, protams, nu kā, mums taču ir, nu tur ir tā kā, tas ir tās actions, tur ir reāli daudz apjoms. Nu, es biju pie Gillingera, viņam arī tur katrs trešais pasaka, jā, nu, mums ir tas, ka mēs tur tā, kad mēs augsti uzrunājam. Nu, ko tas nozīmē? Es restīvi sūti tā kā augsti, augsti, un man ir tā kā cilvēks, kas tur palīdz man viņus meklēt, medīt. Un kā mēs viņus medījam? Mēs vienkārši mums ir saraksts, tur Lurstov top uzņēmumi, vai B, tur Latvijas bagātākie cilvēki, un mēs viņus vienkārši tur. Protams, ir daudz, kurus es gribētu, kuriem būtu forši patusēt, jo, man liekas, viņi var vienkārši tādu nice filozofiju iedot, kas varētu citiem noderēt. Kas ir tie tev top 3, ko tu gribētu? Es gribu Ulu Pilēnu, es gribu Aigaru Lembergu, un es gribu Rīkstiņu. Okay. Rīkstiņiem pret mikrotīku piedara, kas ir viens no, man liekas, bagātākiem cilvēkiem Latvijā. Nu, man liekas, es nekļūdos, viņš, nu, tagad topā, tu točs ne. Un es ļoti gribu īstenībā Rietumbankas vai banku īpašnieks. Sicamāk, Rietumbankas. Viena no. Man tas baigi interesanti būt par bankām. Jo man liekas, Svetbanka Latviešu banka, bet nu tā kā Svetbanka iedomājas pelnošākais Latvijas uzņēmums, kur vienkārši tā kredīt joma, tā ir štēlot. Vajadzēja kredīt biznesu taisīt. Vajadzēja banku taisīt. Tāds biznes vienkārši nereāls. Vienkārši tu vienkārši. Tas ir nereāli, tas ir labs biznes. Tas ir čisti. Jā, runa, bet taisīt banku, es varu uztaisīt banku. Ok, nu tev varbūt ir kaut kas, ko tu vēl gribi, kāds deep doma grauds, ar ko tu gribi atstāt cilvēks tādu iedvesmojošu. Atcerieties to, ka jums neviens nākotni uz paplātes neatnesīs. Un jūs paši esat tie, kuri var tos ēdienus sev uztaisīt, ko uzlikt uz tās savas paplātes, lai jums tā ēdienkarte ir pilnāka, skaistāka, foršāka, līdzīgi kā Michelin restorānos, forši noformēta, skaista, estētiska. Bet arī saprotiet to, ka katrs mēs to savu ēdienkarte varam izvēlēties, kādu mēs viņu veidojam. Tāpat kā mūsu dzīves ir kā restorāns, un mēs paši izlemjam, ko mēs pasniegsim, un kāds mūsu restorāns būs, vai viņš būs bardakains, vai viņš nebūs bardakains, vai būs mazs vai liels, bet to mēs paši izvēlamies, un tāpēc esiet paši savi restorāna īpašnieki, esiet paši savu šefpavāru, savu dzīves krāsotāju, veidotāju, un lai viss izdodās. Un es vienmēr novēlams teicu, es atceros, lai nekad netrūkst klienti. Es novēlu ikvienam, lai nekad netrūkst klienti. Liels paldies tev, ka tu biji. Es ceru, ka jums patika, un no šīs epizodes atbalstītājiem LaBrains. Tev ir dāvaniņi, kur būs daudz visādi produkti, lai tu esi savos video skaistāks, svaigāks, un es domāju, tava ģimene arī to novērtēs. Tā kā šis ir tev. Paldies!